Vieglāks jautājums, tas, ko es sveiku visiem vēlreiz, es ceru, ka jums šodien labs garastāvoklis, jo tas ir pats labākais, kas var sagatavot produktīvu darbu. Par ko te šodien runāšu? Es gribētu jūs iepazīstināt un padalīties ar jūs pārdomās par to, kas notiek tieši personīgi man apkārt. Es nāku no pilsētas, kas atrodas Latvijas dienvidu austrumos, Latgalē. Ir tā pilsēta kā Līvā. Agrāk ar citiem asociējos kā bezdarbnieku galvaspilsēta. Var sakot, nebija tie labākie un pozitīvākās emocijas, ko varēja izsakāt. Tā. Kas notiek pašlaik? Pašlaik jau otro gadu tiek organizētas jauniešu informatīvais fórums. Katru mēnesi tiek veidota jauniešu avīze. Mums ir pašiem savā mājaslapā Līvā nauda jauniešiem. Tiek rīkotas jauniešu dienas, pasākumus dažādiem svētkiem. Un tas viss turās uz, principā maksimums 20–25 jauniešu pleciem. Ko mēs gribam redzēt nākotnē? Pašlaik notiek ļoti aktīvas diskusijas ar pašvaldības pārstāvjiem un citiem, teiksim tā, svarīgiem cilvēkiem pilsētā un novadā. Ir tā, ka mūsu jauniešu centrs ir sadalīts divās daļās, divās dažādās. Viena daļa atrodas pilsētas centrā, savukārt otrā daļa atrodas kaut kur nomalē. Ko cenšamies panākt? Mēs cenšamies panākt to, ka jauniešu centrs ir kopīgs visiem. Tāds vienā ēkā atrodas labiekārtot zāle, labiekārtot telpas ar visām komunikācijām un pārējām vietām. Un tā ir mūsu ideja. To 20 jauniešu ideju, kuri ir gatavi darboties dienu un naktī, apvienot ar savām mācībām, apvienot ar citām saviem vaļaspriekiem un tā tālāk, un mēs esam gatavi uz to iet. Problēma ir tāda, ka tikai 20 jaunieši no tiem 100, kas vēl ir pilsētā. Un kas notiek, lai, teiksim tā, risinātu to problēmu, ka teiksim tā, varbūt vairāk jaunieši, kas darbotos, lai saprastu, cik daudz ir iespēja pasaulē un cik pašos ir daudz potenciāli. Pašlaik norisinās akcija Pamodini un iesaisti, kad, teiksim tā, aktīvie jaunieši, kas darbojas nevalstiskās organizācijās, kas darbojas jauniešu domē, viņi visa gada garumā iesaistīs tos savus draugus, paziņas un radus, kas nav informēti par tām lietām, kas notiek ir jauniešu jomā valstī. Viņi iesaistīs viņus savās aktivitātēs un tā tālāk. Ko tas dos? Tas dos tas, ka no tiem 10%, kas pašlaik aktīvi darbojas Līvā, aktīvi darbojas rajonā un novadā, tas skaits pieaugs. Pieaugs to cilvēku skaits, kas būs gatavi darboties savas pilsētas labā, savu draugu labā. Par ko, lai pirms 10–15 gadiem mums tomēr būtu tas jauniešu centrs. Lai mēs varētu ar kodolu nepilnu teikt, ka es esmu no Līvāniem, ka mēs spējam kaut ko izdarīt kopā. Galu galā novēlam jums jauku dienu un visu to labāk. Paldies!